Labrīt. Prieks jūs visus redzēt. Tā nu ir sanāca, ka man jādara divas lietas šodien. Jāvada slavēšana un arī jāsludina. Bet ne tikai šeit, bet arī Liepājā tas pats. Šodien, starp citu, ir Dieva mājas draudzes. Pat nebija skuldīgs, bet vispār Dieva mājas draudzes dzimšanas diena. Šodien tiek svinēta Rīgā. Kopējs dievkalpojums. Un tā ka, slavu Dievam par mūsu draudzi, slavu Dievam par to, ko viņš darīs, par to, ko viņš dara. Un paldies Dievam par to, ka tas nav par cilvēku veidojumu, bet tas ir tas, ko Dievs dara. Amen. Dievs ceļ draudzi, tad nekas neapturēs to. Un tas man iedrošina ļoti. Es ilgi domāju par šo vārdu, bet es domāju, visu nedēļu būtībā man ir bijis fantastisks laiks ar Dievu, un viņš to ar to laiku ir atjaunojis. Un tas priekš manim ļoti zīmīgi, un es arī gribu dalīties ar jums ar to. Un vienkārši tās diezgan varbūt nopietnas, bet tajā pašā laikā es ceru, ka jūs sadzirdēsiet to sirdi apakšā, ko Dievs tieši grib teikt par to visu. Jo, ziniet, Dievs nekad, ja tā nopietni runā par kaut kādām lietām, piemēram, kad Jēzus stāsta par kaut kādām lietām, kas nāks vai kas būs, viņa evaņģēlijā, tad nevienmēr nav jāuztver tā, ka tas ir pasaules gals, un tad Dievs mūs atstum. Ja viņš brīdina mūs, viņš to dara mīlestībā, ja viņš atgādina mums kādas lietas, viņš to dara, tāpēc, ka viņš mūs ļoti mīl. Un tieši šī rakstvieta, ko mēs lasīsim, tā ir Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa. Varbūt varētu atvērt no 1. līdz 13. pantam. Tas ir līdzība par 10 jaunavām. Es gribu vienkārši aizlūgt, kamēr jūs atverat uz to rakstvietu. Paldies Tev, Jēzus, par to, ka Tu esi uzticams, un paldies, Dievs, ka šie raksti ir rakstīti, lai mums, kas esam nonākuši pie laika beigām, Dievs, lai mums būtu stiprinājums, lai mums būtu par brīdinājumu un par iedrošinājumu, Dievs. Lai šie visi raksti stiprinātu mūsu ticību, Dievs Tēvs. Un arī šis stāsts, ko Tu izstāstīji saviem mācekļiem, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs mūsu dienām šajā laikā, Dievs. Tāpēc es Tev ļoti pateicos, Dievs, un es lūdzu, ka Tu paņemt mani pilnībā nost, lai tiešām būtu redzams tikai vienīgi Tu. Paldies Tev, Jēzus, par katru vienu cilvēku šeit, kur Tu ļoti, ļoti mīli, par kuriem Tu esi ļoti dārgu cenu samaksājis. Paldies Tev, Jēzus. Sveitī šo laiku, Dievs. Amen. Es izlasīšu to līdzību. Tad debes valstī būs līdzīgi 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainiem pretim. Bet 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet ēļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī ēļu savos traukos. Kad līgavainas kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudzās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainas nāk, iziet viņam pretim. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas ēļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēm sacīja tā, lai nepietrūkt mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevējiem, pērciet sev. Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainas, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, atdari mums. Bet tas atbildējies sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāk. Šī līdzība atšķirās no visām pārējām, ko Jēzus brīdina, ko Jēzus dod. Un šī līdzība ir Mateja evaņģēlijas 24. nodaļā ir uzdots jautājums, mācekļi uzdod jautājumu, Jēzum, par pēdējiem laikiem. Un tad viņš vairākas tādas līdzības sāk teikt, lietas, kas notiks. Un šī tā kā uz to jautājumu turpinājums tam jautājumam. Un šī līdzība par būtībā runa iet par pēdējiem laikiem. Par laiku, kad atnāks Jēzus Kristus otrā atnākšana. Mēs visi, tas nav arī noslēpums, protams, es par to negribu tagad baigi iedziļināties, jo daudz par to runā un pārāk uztraucās un pārāk domā par pēdējiem laikiem. Es domāju, ka mums nav
jādomā ne stunda, ne diena, bet mums ir vienkārši jābūt gataviem. Šī līdzība visā kopumā ir par to, kad ir jābūt gataviem. Un kāpēc viņi atšķirās? Tāpēc, kad ja līdzības ir, teiksim, daudz, kur citur, ja es runāt par pazudušajiem un par glābtajiem, kas notiek ar pazudušajiem, kas notiek ar glābtajiem, tad šī līdzība ir atšķirās ar to, ka šeit tiek runāts tieši uz draudzi. Jaunavas, līgavas, tas ir draudzi, tiek runāts uz kristiešiem. Šī līdzība ir vistiešāk attiecinās uz mums, uz tiem, kas ticam. Un būtībā uz draudzi, Kristus draudzi, kas ir Kristus miesa. Un šeit ir ļoti spēcīga zīme un brīdinājums. Tad šeit ir jaunavs, kas simbolizē draudzi un kristiešus, un līgavains, tas ir Jēzus. Un runa šeit iet par pēdējiem laikiem. Šeit ir acīs tā, ka šajā stāstā 5 ir gudras un 5 ir ģeķīgas. Kopumā 10 līga jaunavs un 5 no viņām ir gudras un 5 ir ģeķīgas. Ar ko atšķirās gudrās no ģeķīgām? Visiem bija lukturi, viņām visām bija lukturi, un visiem lukturos bija eļļa. Bet gudrās bija gudras tāpēc, ka viņas paņēma līdzi papildus trauku ar eļļu. Un šeit iet runa, tas viss stāsts ir par būšanu gataviem, sagatavoties Jēzus atnākšanai. Būt mums gataviem. Arī šeit ir tā, kad bija rakstīts 6. pantā, nakts vidū atskanēja balss. Nakts vidus. Un daudz, kur Bībelē, kur runā par nakts vidus, tas simbolizē par tumsas valstību, par grēka varu, kas paliek arvien tumšāk un tumšāk. Piemēram, visu caur Bībelē mēs varam redzēt, ka sabiedrība tik līdz viņi izstum Dievu ārā no savas dzīves, tik līdz viņi cenšas izspiest Dievu ārā no savas dzīves, tad sabiedrība paliek savos prātos, savos spriedumos arvien tumšāk un tumšāk. Un nāk vispār visa pasaule paliek arvien tumšāk un tumšāk. Tā tumsa nakts vidus, tas tā kā simbolizē, ja mēs tā kā simboliski pastītos kaut kādām lietām, tas ir pēdējos laikos, mēs zinām, atklāsmes grāmatā mēs varam rakstīt, kad būs drausmīgi laika. Kāpēc? Arī Pāvils brīdina. Tāpēc, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk dzīvos tumsā un sāks saukt tumsu par gaisu un gaismu par tumsu. Pēdējo laiku varbūt jūs esat ievērojuši, bet mūs kā kristieši, kāpēc mums tas ir ļoti svarīgi būt gataviem? Ļoti daudz mums ir jāapzinās, kas notiek mēdījos, ko es esmu lasījis, kas notiek visā pasaulē. Piemēram, es izcelšu tikai vienu lietu. Homoseksuāli uzvar pār valstīm arvien vairāk un vairāk, kur jau pasēs tiek spiest nevis tētis un mamma, bet vecāks numur 1, vecāks numur 2, kur homoseksuāļiem tiek dot pilnīgi vārdu, un tad laulība tiek arī atļaut un tiek pieņemt un izsludināt kā tādu pašu, kā Dievs to oriģināli paredzēs arī kā homoseksuāļi to panāk, lai viņiem tāpat būtu. Mēs kā kristieši to varbūt lasam, jo arvien vairāk un vairāk valstis izņem no likuma to, kad tikai starp sievieti un vīrieti un jebkurš. Beigās arī starp sunu un vīrieti. Ja? Tas ir vienkārši uz to tas iet. Un ko tas notiek, kad cilvēku prāti paliek arvien tumšāk un tumšāk. Romiešiem vēstulē Dievs saka, tāpēc, ka viņi Dievu zinādam, viņi nepagodināja Dievu. Dievs viņus nodeva, viņu prātu, viņu pašu kaislībām, viņu pašu iekārēm nodeva viņus. Ka viņi samaitā savus miesas, savus ķermeņus, darot to, kas nepienākās. Romiešiem Pāvils to stingri saka. Un mēs varbūt kā kristieši domājam to, mūs jau tas neskar, jo mēs jau tik un tā zinām, ka Dieva vārds mums, mēs tik un tā precēsimies, vīrietis, sievieti, mēs tā, bet es jums varu pateikt, tas mūs ļoti tiešā veidā skars. Un tie laiki, kas notiek, uz ko tas iet, tas mūs ļoti tiešā veidā skars. Un īpaši mums ir jābūt gataviem tiem laikiem, kas nāk. Kāpēc? Tāpēc, kad arvien tumšāk un tumšāk paliek šī pasaule. Un arī mums, kā kristiešiem, šādi sludinot, mums ar laiku tiks atņemts runas un valodas brīvība. Jūs to redzēsiet, kā tas notiks. Jo kas tad aizliedz, kas tad ir
kas māca pret tām lietām. Tā ir Bībele, tā ir draudz, kas vienmēr iestājas pret. Pārējiem jau visiem pilnīgi vienalga. Un tas būs arī tas, ka jau tagad tiek pieņemt likumi par naida runu, un drīz jau no šādas priekš pateikt par kaut ko pret homoseksuāļiem, ja, būs naida runa, un būs cietumsods, būs izolēšana. Saprotiet? Uz ko tas iet? Un mums kā sludinātājiem mums īpaši jābūt gataviem, bet tas laiks nāk. Un nāk ļoti lieliem soļiem. Un mums kā draudzēji, mēs tā pasaules vide, sabiedrība, mēdīji, paliek arvien tumšāk un tumšāk. Naids, slepkavības, laulības pārkāpšanas, neusticība, pornogrāfija, viss, kas tagad visās mēdījās, visās malās tiek spiests iekšā. 11-gadīgas meitenes lasa sīrupu. Sīrupā ir viss izklāstīts par seksuālo dzīvi. Skolās, kas tiek filtrēts iekšā jauniešos, ir vienīgā organizācija, kas par kaut ko par seksuālu dzīvi māca, Papards Zieds. Papards Ziedi finansē homoseksuāli būtībā. Mēs varam skatīties, mēs varam domāt, bet tas jau mūs neskar. Es vienkārši saku, mums ir jābūt nomodā, draudz. Katram kristietim, katram vienam mums jābūt nomodā, jo nāk tāda laika, kas mūs varēs izsist pavisam vienkārši. Un bija Jeremija, kurš redzēja Dievu spriedumu par to. Viņš redzēja, ka nāks sots. Redziet, tautas cenšas izspiest Dievu no konstitūcijām, no likumiem. Viņi to jau ir izdarījuši. Eiropas Savienība izslēdz Dievu vārdu vispār no konstitūcijas ārā. Vispār nav Dievs. Cenšas vienkārši stumt Dievu ārā no šās pasaules. Un Dievs kādu laiku ir kluss, bet tad nāk tiesas diena. Nāk tiesas diena. Varbūt tas, pēdējā laika, pēdējā tiesa, tas viens, bet nāk tiesas diena. Un, piemēram, ja mēs varam paskatīties, piemēram, Haitī, notika šī lielā zemstrīce. Kaut kāds gads apakaļ, 83. vai 84. gadā Haitī pasludināja savu valsts par sātanu valsti. Valsts, kas pieder sātanam. Viņi sacēla vudu tempļus, sacēla pielūdz vienkārši. Nevis tikai, mēs neticam, bet mēs pielūdzam sātanu. Pat tiešo. Un kas notika šīs drausmīgākā zemstrīce? Nāk vienkārši sots, nāk tiesa. Tas ir noticis Bībelē visām sabiedrībām, kas vienkārši ir tautas, kas ir sacēlušās pret Dievu, nāk lielais sots. Tas bija Noas laikos, tas bija Sodoma, Gomora. Dievs vienkārši nāk ar savu uguni un šķīstību. Viņš nāk ar savu uguni, jo viņam pieder pēdējais vārds. Viņš ir šīs pasaules radītājs, viņam pieder šī pasaule. Un ja cilvēki cenšas no viņa apspiest, tad tas tikai, mēs tikai varam iedomāties, kas notiks. Arī tāpēc jau, ja es saku, pēdējos laikos notiks zemestrīces, bada laiki, būs laiki, kāds mēs pat iedomāties nevaram. Ja es brīdim par to, mēs jau varam tagad redzēt, kas notiek. Jau kāru daudzināšanas, kāri bats, zemestrīces, cik jau ir bijuši zemestrīces pēdējo gadu laikā. Atkal, pat tās bija zemstrīces, atkal 100 cilvēki ir miruši. Vienkārši trākas lietas notiek. Tas ir tāpēc, ka cilvēki spiež ārā Dievu, un Dievs vienkārši Dievu taisnīgums pieprasa sodu. Bet tas ir par to, ka tas nāk, un arī Jeremija laikos tāpat bija, un Jeremija arī redzēja, ka nāk sots, nāk tiesa, nāk ceļās armija, kas iznīcinās vienkārši to visu pilsētu, visu templi. Un viņš bija vienīgais tajā pilsētā, kas cēlās un sludināja pret. Bija ļoti daudz tā saucamie Dievu cilvēki, Dievu pravieši, kas sludināja labas lietas, augstas lietas. Dievs jūs mīl, viss ir kārtībā, ejiet uz priekšu, un vienkārši midzināja draudzi ciet. Vienkārši guliet. Bet bija viena balss, kas cēlās. Nē, es jums varu pateikt. Nāk tiesa, un ko viņi darīja to balss? Viņi met Jeremiju bedrē, viņi sasēja, viņi kāva, viņi sit. Redziet, tajos laikos, kad ir tā tiesa, tad mēs arī varam dzirdēt Dievu balsi. Šodien Dievu vīri, es paklausījos visur apkārt tādu patiesu Dievu vīrs, kas ir tādu tiešām. Es paklausījos, ko viņi runā, viņi brīdina, visas kristieši, viņi brīdina, atraujieties no zemes lietām. Pievērsieties ar visu savu sirdi Dievam, meklējiet viņu. Šajā laikā, kamēr vēl ir miers, meklējiet viņu. Piepildiet savus trauks ar ēļu, meklējiet viņu, nedzīvojiet, ir laiks atstāt garīgo alkoholu, ir laiks palikt skaidram savos prātos. Ir laiks vienkārši piepildīt savu sirdi ar patiesību. Ir laiks, kad ir jābūt Dieva vārdā. Tas ir tas, ko brīdina Dieva vīri šajos laikos. Jums ir jābūt Dieva vārdā, jums ir jāsaņem savu apsolījumu no Dieva, jums ir jābūt, jums jāgatavojās. Un kā šīs balss var atšķirt, kas patiesi runā no Dieva šādos laikos, kad ir šķietam tik daudz balss, kas runā. Dievs grib, ka tu esi bagāts, Dievs grib, ka viss ir kārtībā, neuztraucies.
To balsu var atšķirt tā, ka viņa nav ļoti populāra, bet viņa ir asa. Jo Dievu vārds ir dzīvs un ass. Viņš ir ass, kas griež un atdala miesu no gara. Ja tu dzirdi vārdu, kas saka, tev ir jāatstāj tā savu dzīvi, ko tu dari, tas ir svētais gars. Tas ir tas, kas griež, tu esi aizrāvies pa daudz, tu esi aizgājis pa tālu, nāc atpakaļ. Tas ir tas vārds, kā var atšķirt. Un nav laika gulēt, šis laiks, kad mēs nedrīkstam gulēt. Ja es par pēdējiem laikiem vairākas reizes teicu, esiet gatavi, esiet nomodā. Pāvils saka, ka esiet skaidrā prātā. Un līdzība par šiem 10 līgavām, jaunavām ir tieši par to, sagatavoties laikiem, kas nāk, būt gataviem Jēzus atnākšanai, būt gataviem. Mēs varētu runāt par Jēzus atnākšanu vispārēji, bet arī tavai dzīvei, tu nezini, kād būs tas laiks, kad tev jāstiekas ar to kungu būs. Tu nezini ne stundu, ne sekundi. Tāpēc mēs nedrīkstam dzīvot muļķīgi. Es nesaku jums šeit, kad es dzīvoju pareizi, man viss ir kārtībā. Es jums gribu pateikt, man pēdējo pusgadu laikā mans personīgais laiks ar Dievu bija pilnībā atstāts. Varbūt 2 rītus es pavadīju ar viņu laiku, pēdējo pusgadu laikā. Es nelasīju Bībeli, es dzīvoju vienkārši no tā, ko es biju iegūs. Un es jums varu pateikt, kad es arvien vairāk un vairāk zaudēju spiedienam gan darbā, gan visās lietās. Man vienkārši ienaidnieks sāk vienkārši apspiest. Un man nebija spēka ne kalpot, man nebija spēka neko. Es vienkārši, fiziski es to darīju, bet iekšēji es biju sagrauts, iekšēji man sāpēja, iekšēji es vienkārši apjūts, sajūts. Kārdinājumi nāca vienkārši. Mūsu attiecības ar Ilzi, viss vienkārši darbā attiecības, vienkārši viss krit no rokām ārā. Un Dievs man šajā rakstvietā ieved, lai atjaunot šos manas attiecības ar viņu. Un vienkārši es sludināju 2 nedēļas apakaļ par klinti, kad ir laiks runāt uz klinti, ir laiks runāt ar viņu. Un tas ir tas, ko Dievs saka, te nav par tagad visus grēkus tiec ar visu galā, vienkārši tā runa ir nāc pie manis, ja es saku. Nāc pie manis, es tev pieņemu jau kurā brīdī. Bet problēma bija tā, kad es negāju pie Dieva. Problēma bija tā, ka es nevis pirmais gāju pie Dieva, lai izstāstītu savus bērns, bet es meklēju cilvēks. Es savu paļāvību liku uz cilvēkiem, es savu paļāvību liku uz savām finansēm, es savu paļāvību liku uz veselību, es savu paļāvību, bet ne uz Dievu. Un ar laiku tas ir tāds mazs, tāds slīdējums, ar ko es tā kā aizslīdēju, un vairāk savā prātā. Un tad, kad nonācu es pie grūtībām, man nebija spēka tam stāties pretī. Es vienkārši savu benzīnu garīgo kānu nepildīju ar pareizo degvielu. Un tāpēc man nebija spēka. 5 gudrās un 5 ģeķīgās. Tā atšķirība bija redzama tikai nakts vidū. Tas, kas ir ļoti nopietni, jo visu laiku viņas bija kopā. Visām bija lampas, viņas visas bija eļa lampās, visas bija vienā vietā, gaidīja līgavaini. Visas arī aizmiga. Bet, kad līgavains atnāca, tad iekšā tika tikai tās, kurām bija līdz papildus trauks ar eļu, kurš bija sagatavojušās. Tas ir interesanti, jo, redziet, tas runā par draudzi. Tas runā par mums. Mēs draudzi, mēs nākam, mēs šeit slavējam. Tā atšķirība patiesiem Dievu meklētājiem būs redzama tikai, kad būs tums. Mēs nākam, mēs slavējam, un tas ir tas, kas ir tas nopietnākais šajā visā stāstā. Mēs visi slavējam, mēs visi sakam, bet tā atšķirība būs redzama, vai tu esi uzpildījis savus trauks, būs redzama tikai tad, kad nāks tums. Tad, kad nāks tavā dzīvē tums, varbūt pārbaudījums finansēs, veselībā, vēl kaut kur, kad būs tums tavā dzīvē, tā atšķirība parādīsies tikai tad. Un tas ir tas rakākais, ka mēs varam dzīvot, likties, ka viss ir kārtībā. Bet tad, kad nāk tā tums, kad nāk nakts vidus, tad tā atšķirība ir redzama. Kurš tā ģeķīgas un gudrs atšķirās tikai naktī. Un kad jau bija pa vēlu. Interesanti, ka to eļu nevarēja aizdot. Nevarēja iedot. Nevarēja paņemt ne no viena citu. Es domāju par to, kā tas ir. Es nevaru ne no viena citu paņemt. Viņas prasīja iedot mums. Viņas saka, nē, ka mums pašiem nepietiek. Nē, ejiet, pēciet. Tas ir ļoti interesanti, kāpēc viņas nevarēja aizdot. Nevarēja paņemt citas. Un tas papildus trauks, tad bija eļas līdz, bet tās gudrās paņēma papildus traukā līdzi eļu.
Redzēt, daudz komentētāji par šo vietu es lasījis, rakstīja, kad līgavainim oriģināli nevajadzēja kavēties. Oriģināli tam tā nevajadzēja notikt. Vajadzēja it kā notikt tā, kā viņam vajadzēja nākt vakarā, man ēļas ir, vajadzēja tikai nākt vakarā un atnāk, visam vajadzēja būt kārtībā, bet viņš kavējās un atnāca tikai nakts vidū. Viņš kavējās, neatnāca. Un tad es uzdevu jautājumu, kāpēc gudrās ņēma tos trauks līdzi? Redzēt, šis stāsts ir par mūsu personīgām attiecībām ar Dievu. Par to iet runa. Vai tev ir personīgas attiecības ar Dievu? Vairāk nekā svētdienas rīts? Cik no jums jūs pavadat laiku ar Dievu? Regulāri. 1 uz 1. Amen. Kāpēc gudrās ņēma eļļu citā traukā līdzi? Ja runa iet par personīgām attiecībām ar Dievu, Jesajas 40. nodaļā, 29. līdz 31. pantam. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst un jaunu vīru sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Tas vārds šeit mūsu 31. pantā, kas paļaujas uz to kungu, oriģinālā valdā ir, kas gaida uz to kungu. Nevis, kas paļauj, bet kas gaida uz to kungu. Un Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā jums nav jāatver tur, bet ir stāsts par Lācaru. Lācars bija cilvēks, kas mīlēja Dievu, un kur rakstīts, ka Jēzus ar viņu mīlēja. Bet viņš saslimst. Un Jēzus ir tālāk prom no tās vietas, kur Lācars ir. Un kas notiek? Māsas aizsūt vēstnes, pasaka, Lācars ir slims, viņš mirst. Aiziet, pasaka, Jēzus vēl nekur neiet, viņš vienkārši sēž. Un pēc kāda laika viņš iet un viņš jau ir nomirs. Un tad sūt māsas ziņas, saka, pasaka viņam, lai nenāk, viņš jau ir miris. Un tas viss stāsts runā par to, kad Jēzus atnāca, viņš nenokavēja. Gaidīt uz to kungu, viņa laiku. Es domāju, tās gudrās, ja tas ir runa par personīgām attiecībām Dievu, viņas pazina Dievu. Kad dažreiz viņš liek mums arī gaidīt, bet viņš nekad nenokavē. Redziet, daudzi šajās dienās sludina, kad visi tikai no tavas ticības. Pasludini vārdus, un tu būsi bagāts, tev viss nāks, tev viss būs, tu tikai saks dziedināts, un tu esi dziedināts. Tas viss tikai tiek sludināt, bet Dievs dažreiz liek arī gaidīt. Kāpēc patiesi Dievu meklētāji cieš? Kāpēc viņam ir jācieš? Dievs labāk zina, un viņam ir savs laiks. Un lai vai kā mēs varētu spriest par to cilvēku vai par to ģimeni, kā viņiem iet grūti slimībās vai finansiāli, viņi paši zina, kas viņa sirdīs ar Dievu notiek. Un Dievs zina, ko viņš dara. Viņš zina, un viņš zina to, ka viņš nepieļaus vairāk viņiem uzlikt, kā viņi var panest. Tā kā dažreiz Dievs liks uz tev gaidīt. Tas ir jauniešiem arī, jauniem cilvēkiem, kas grib apprecēties. Tik ļoti grib apprecēties. Dievs saka, gaidi, tev ir cilvēks, es gatavoju. Gaidi. Abrahamam arī Dievs deva apsolījumu. Viņš gaidīja, nav 25 gadus vēlāk tikai piedzim Īzaks. Dažreiz Dievs liek gaidīt. Un Jesajas grāmatā 40 rakstīts, kas gaida uz to kungu, tas iemanto jaunu spēku. Es domāju, ka šīs jaunavas, viņas paņem tos traukus, tāpēc, ka viņas pazina Dievu. Viņas pazina līgavaini. Ka viņš mēdz arī kavēt, bet viņš nekad nenokavē. Viņš kavējās, viņš varbūt kavējās, tāpēc viņš paņēma laiku. Tāpēc, ja tu lūdz par kaut ko, un tev ir kāds apsolījums dots, un to nevar sagaidīt, tad piepildies ar Svēto garu, piepildies ar Dievu lūkšanu, paliec uzticams. Tas ir viss, ko es tev saku, gaidi. Jo Dievs, ja viņš ir solījis, viņš ir uzticams un viņš nenokavēs.
Dieva laikā viņš nekad nesteidzās un nekad nenokavē. Un tie, kas viņu tā patiesi meklē, tad tie trauki, tie papildus trauki arī piepildās ar eļu, viņi iemācās gaidīt. Viņas, ka Dievs dažreiz var arī neatnākt uzreiz. Viņš var neatnākt tā, kā mēs domājam, vai tā, kā mēs lūdzam, vai kā mums ir teikts, kā mēs esam sapratuši. Viņš dažreiz dara savādāk. Kaut vai paņemsim Pāvilu, paņemsim Ījabu. Dieva atbilde nebija tāda, kā viņi gaidīja. Bet bija. Un tā bija viņiem par viņiem par labu. Jo Dievs nekad nenokavē. Viņš nāk īstajā laikā. Daniela 11.32. Daniela grāmatā 11.32 ir runāt par pēdējiem laikiem un ieklausīties šajā. Ar glaimu un pavadinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas lietas pārkāp derību, galīgi laus savu uzticību tam kungam. Bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. Tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu. Par eļļas dabūt eļļu, kāpēc viņas nevarēja nopirkt tās ģeķīgās? Kā es varu iegādāties, ka arī tavas attiecības ar Dainu, ja tās ir bijušas gadiem veidotas? To nevar, ne? Tāpat mūsu attiecības ar Dievu neviens mēs nevaram nopirkt. Tās ir tavas attiecības ar Dievu. Tas ir tāpat, kā es galdnieka prasmes iemantot. Es varu nopirkt galdnieka diplomu, ja man ir nauda. Bet prasmes es iegūšu daudzot pirkstus, noievēlējot kādu ādas gabalu nost. Ja, arī taisot, iemācoties, tas ir prasmi un attiecības ar Dievu mēs nevaram nopirkt tā uzreiz. Un tāpēc Daniela grāmatā ir tā teiks šeit, kad pēdējos laikos te ir runāts par kad nāks antikrists, ka viņš te darbosies spēcīgi, bet tajā laikā stipri būs tie cilvēki, kur pazīst savu Dievu. Un viņi ne tikai būs stipri, bet viņi arī rīkosies pēc savas pārliecības, pēc tās pārliecības, ka es zinu manu Dievu. Man ir drosme, man ir spēks. Un tas vārds pazīt šeit ir tāds ļoti dziļš vārds. Tas ir pazīt viņu ļoti personīgi un dziļi. Tas vārds ir Ādams atzina savu sievu. Tas ir ļoti intīms vārds, tas zināt, pazīt. Nevis tikai zināt par Dievu, bet pazīt viņu personīgi. Tā ir runa par personīgām attiecībām ar Dievu. Un cilvēku mēs var iepazīt tikai tad, ja mēs pavadam laiku ar viņu, nekā savādāk. Un Dievu mēs varam iepazīt tad, ja mēs pavadam laiku ar viņu. Droši vien, ka daudz no jums to esat jau dzirdējuši, bet vai tev ir kāda vieta un laiks, kad tu esi viens uz vienu ar Dievu? Vai tu regulāri lasi Dievu vārdu? Vai tu dalies ar Dievu par savām problēmām? Mašīnā, darbā, staigājoties ar bērnu, veikalā? Vai tu veido personīgas attiecības ar Dievu? 1. Samuela 17. nodaļā ir stāsts par Dāvidu un Goliātu. Ļoti patīkams stāsts, man viņu vienmēr patīk izlasīt vēl un vēl. Un ļoti man patīk, kad no 34. panta līdz 37. Un tur tas stāsts, ka tas Goliāts nāca, un daudz mēs zinām, ka nāca Goliāts. Teica, dodiet mums vienu karavīru, mēs no jūsu lai nāk ar manīm cīnīties. Kurš uzvarēs, tas būs tam kalps. Visa Izraela tauta drēba, ne 40 dienas aptuveni, tur tā rakstīts. Ka vienkārši nāk Goliāts katru rītu, reāts un izņirgājās pa Dievu tautu, un Dievu tautai nevienam nav drosmes. Neviens nespēja spērt soli, neviens nespēja piecelties un uzvarēt, viss vienkārši drēba. Bet ir viens jaunietis, 17 gadu tajā laikā vai 16 daudziem saka, tā aptuveni cilvēki saka, viņš bija jauns katrā ziņā. Viņš nāk, viņš ieraug to Goliātu, viņš dzird, ko viņš saka, kas te notiek? Tas Goliāts saka mums, kāpēc viņš bija tik drosmīgs? Viņš saka, kas būs tam cilvēkam, kurš viņu novāks, likvidēs?
tam ķēniņš atdos pusvalsts, tur nodokļus no atbrīvos. Kas viņš tāds ir? Viņš vienkārši runā, kas viņš tāds ir, kas tā te apvaino Dievu tautu? Viņš vienkārši piesaka, es iešu cīnīties. Viņš aizved viņu pie ķēniņa Saulu, Dāvidu. Tavs kalps ies cīnīties. Un Sauls, tu taču esi jauns. Un šeit Dāvids sāk dalīties ar savu personīgo pieredzi. 34. pantā. Tad Dāvids sacīja Saulam, tavs kalps ir bijis pie savu tēvi avju gans. Un kad nāca lauva vai lācis, un tu nesa projām kādu avi no ganāmā pulka, tad es devos tos vajāt un es tos nogalināju, bet laupījumu es izglābu no viņu rīklas. Kad lauva pret mani cēlās, tad es viņu spēcīgi sagrābāju skrēpēm, to situ un nositu. Tik labi lauvu, kā arī lāci, tavs kalps ir nosits, un šis neapgraizītais filisties būs kā viens no tiem, jo viņš ir tā dzīvā Dievu karapulks izaicinājis. Un Dāvids turpināja un sacīja, tas kungs, kas mani ir izglābs no lauvas un no lāča ķetnām, tas man izglābs arī no šī filistiešu rokas. Iedziļinoties tas, ko es redzu šeit, un es gribu attiecināt tieši pie šī vārda, Dāvidam bija personīgas attiecības ar Dievu. Un ne tikai personīgas attiecības, ko viņš dziedāja un slavēja un lasīja Bībeli, tādā ziņā pavadīja laiku ar Dievu, bet viņš arī zināja savās cīņās personīgās, viens uz vienu, viņš savās cīņās ieguva uzvaru. Sirds šķīstība ir visvarenākais ierocis pret tā sātanu. Sirds šķīstība, nevainība. Ko mēs glabājam? Kas ir tas lauva vai lācis, kas nāk un atņem tavu, kas tev ir dots? Dāvids cēlās, viņš viņu noķēra un no laupījuma izņem no viņa rokām ārā. Es to redzu tā, ka grēks nāk vilin mūsu dienās. Un tas ir tas, kas ir tas lauva vai lācis, kas atņem to, ko Dievs mums devis, mieru, prieku. Viņš vienkārši atnāk un paņem. Ļoti daudz tā dara. Tās lietas, kas ir, ko tu dari slepenībā. Un tas lācis, kas nāk, kas lauks atņem, viņš vienkārši ķērās Dieva spēkā. Viņam bija cīņa, viņš uzvaru iegūst savā personīgajā dzīvē ar Dievu, kur neviens neredzēja. Es domāju, tāpēc viņš varēja aiziet, viņš dzirdēja, wow, kas te notiek? Šitas tā runā? Es iešu cīnīties. Jo viņš kaut ko atnāca noņemt tas, kas mums pieder. Šeit viņam bija pieredze personīgi ar Dievu. Un interesanti, kad pēc tam arī vēl vienkārši tāds simboli. Es dažreiz vecajās derībā izceļu tādas simboli. Man ļoti Dievs kaut kā tādā veidā uzrunā par tiem simboliem. Piemēram, tā paša lācis un lauva. Protams, tas bija lācis un lauva. Nāca ņēma avi, jā, mēs tā varam lasīt, bet vienkārši priekš manā dzīvē tā Dievs uzrunāja. Jo nāk tas lācis un lauva, jo arī Bībelē teiks, ka sātans iet kā rūcošs lauva. Skaties, ko viņš varētu aprīt. Tam stājieties pretī ar ticību, Pēters saka, 2. Pētera vēstulē. Tas, kas nāk vienkārši un atņem to, ko Dievs tev ir devis. Un interesanti arī šeit vēl ir, kad Dāvids, viņš tā kā, tur noteikti tā, ka Sauls uzliek lielo viņam to bruņu vēsti, visu uzliek Dāvids, vienkārši es neesmu tā rādis cīnīties ar cilvēku metodēm un tas, ko cilvēks izgatavojas. Es zinu, kā cīnīties. Viņš aiziet uz upi, viņš izlasa upē akmeņus. Viņš ieliek savā tārzā, viņš paņem to, kas viņam pie rokas, ar ko viņš ir mācējis, ar ko viņš vienmēr darīs, viņš aiziet, viņš vienkārši lidina akmeni dziļi pierē Goliātam. Cits saka, ka tas ir dziļākais, kas tā Goliāta prātā iespiedās, tieši tas akmens viņa dzīvē. Un interesanti par to akmeni un par to upi. Upe daudz, kur simbolizē Dievu klātbūtni. Atcerieties, Ecehēla grāmatā ir tas tronis, no kurienes iztek upe, ka viņi paliek arvien dziļāk un dziļāk, un tas ir, tā ir Dievu klātbūtni. Daudz draudzes, kas sev sauc pa upēm, visādām. Bet upe, tas ir tas Dievu klātbūtni, svētā gara tuvība. Un es akmeņus redzu kā Dieva apsolījums, kur tu esi pavadījis laiku ar Dievu viens uz vienu, un tu esi izlasījis akmeņus, ko Dievs tavā dzīvē personīgi devis. Kad tu esi bijis vientuši, Dievs ir tev devis apsolījumu, es esmu ar tevi. Kad tu esi bijis panikā, tas ir tas akmens, ko viņš tajā Dievu klātbūtnī, ko varbūt pavadot laiku ar viņu, viņš tev teica, apstiprinājis, nebaidies, mans bērns, es esmu ar tevi. Tie apsolījumi, ko es redzu, viņš ielika savā
somā savā sirdī. Viņš viņu izvilka, viņš jau pēc tam izvilka vienalga, no kuriem viņš neskatījās, kur viņš vienkārši ielika roku, izvilka un laid pretī. Un Sātanam, ienaidniekam, brāļa apsūdzētājiem pretī stāties var tikai un vienīgi ar Dievu vārdu. Jo viņš ir melis un Dievu vārds ir patiesība. Un patiesība uzvar melus vienmēr. Meli nekad nebūs stiprāk par patiesību, nekad. Kad patiesība tiek pateikta, meli vienkārši sabrūk, sagāžās, neko nevar izdarīt. Un Sātans ir melis visu laiku. Ja viņš kaut ko tev saka, viņš tev apsūdz, viņš tev spiež zemē, tad patiesība, tas ir Dieva vārda apsolījums. Viņš saka, tu nekam neesi derīgs. Dieva vārds saka, nē, es esmu Dieva bērns. Tu neko nevari, tu nevarēsi uzvarēt šito te. Nē, Dievs saka, es visu spēju tā spēkā, kas dar man stipru. Tu nomirs, es dzīvošu Dieva vārds pretī, saka. Tu dzīvosi, tu nemirsi. Es zinu stundu un sekundi, kad tev jāaiziet. Šīs tās patiesības. Un tās vajag vienkārši laist pretī ienaidniekam vienkārši. Un es ticu, ka to akmeni nes svētais gars. Un ja Dāvids būtu uz pretējo pusi lidinājis, tad tas akmenis tā aizlidot tieši pierē. Nu labi. Bet šeit runa par to, ka Dāvids praktizēja savus uzvaras viens uz vienu. Un tās ir tās uzvaras mums, kas mums traucē mūsu attiecībās ar Dievu. Ir tie lāči un tie lauži, vienalga, kas tas tāds ir, kas traucē, kas paņem tavas attiecības ar Dievu. Un es uzdevu jautājumu Dievam, kāpēc es nelūdzu? Kāpēc Dievs es nepavadu laiku ar tevi? Un pirmām kārtām Dievs norādīja nepareizas prioritātes. Tev ir nepareizas prioritātes. Sakārto savas prioritātes. Liec savas attiecības ar Dievu pirmajā vietā un visas pārējās lietas sakārtosies, tad redzēsi. Kad es sāku pavadīt laiku ar Dievu, es varu pateikt, viss sakārtojās. Ienāk vienkārši miegs. Viss sakārtojās. Kad es viens uz vienu pavadu laiku ar Dievu. Un par otra lieta, kas mums traucē, tas ir tas brāļa apsūdzētājs. Sirdsapziņā, kas visu laiku mūs apsūdz. Ja mēs pavadam laiku, kas tu tāds esi, ko tu uzdrīksties vispār lūgt šeit, kā tu uzdrīksties kaut kādu laiku pavadīt ar Dievu, padomu, pasties, ko tu darīji, pasties, ko tu domāji, pasties, ko tu teici, paskaties, tu neesi cienīgs. Filipiešiem 3, es lūkšu atvērt. Filipiešiem 3. nodaļa, no 13. līdz 14. pantam. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvērs, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumu Kristu Jēzu. Ienaidnieks tev turēs pagātnes būrī, lai atņem tev tagadnes mieru un arī cerību nākotnē. Bet ir jāsaprot, ka tagad mēs dzīvojam. Vakardien ir vēsture, rītdien ir nākotne, šodien tu dzīvo. Un viena lieta, kas ir jāsaprot, ka Pāvils saka aizmirstams, un tas vārds ir nogriezdams, viss, kas ir no aizmugurs. Un stiepdamies pretī, aizmirstams. Tas ir praktiski arī tā, tev ir jāpiedod, ja kāds tev aizvainojas. Tu nedrīkst turēt neko, nevilkt līdzi, tev ir jāpiedod. Tev ir jānotic Dieva piedošanai tev, ka viņš ir piedevis tavs pagātnes grēks, ja tu esi Dieva vārds, tas atkal tas akmens, ka ja tu atzīsties savos grēkos, viņš ir uzticams un taisnīgs, viņš piedod. Tas ir tas akmens, ko tev vajag mest tam Goliātam, kas tev apsūdz, ka tu gribi iet pie Dieva, pavadīt laiku ar viņu, ka tu gribi dzīvot uzvaras dzīvi, normālu uzvaras kristiešu dzīvi, ar mieru, ar prieku, ar piepildījumu savā sirdī. Ka Goliāts nāk un atņemt un launu lācis nāk, lai tev to atņemt. Tu vienkārši met viņam acīs to. Zini, Dievs ir teicis, ka nevis man darba dēļ, bet viņa žēlstības dēļ es esmu, kas es esmu. Un īstenībā tev ir dota autoritāte, lai stātos pret ienaidniekam. Kad es dzīvoju Īrijā, tur ir tāda lieta, kā viņi sauc par lollipop woman, kas ir, viņam ir tāds kociņš ar stopa zīmi. Tāds kociņš. Un tās ir tādas sievietes, kas no rītiem stāv pie ceļiem, un kas pie tādām pārējām, kur bērniem jāiet uz skolu.
Un tad ir tā, ka viņas tā kā iznāk tā ceļam priekšā, nostājās ar to stop zīmi. Un tad nāk, pāriet bērni pāri. Un vienmēr tur ir tāda, nezinu, cik tur ento tonu fūre vienkārši brauc ritīgi. Tā tantiņa iznāk, viņi ir vienmēr tāds maziņas vai jau savu gados, viņi iznāk vienkārši noliek tā fūre bremzē vienkārši ritīgā tonu, vienkārši gatavu viņu apēst. Bet viņai rokā ir viens kociņš ar stop zīmi, un tā ir autoritāte. Un tā fūrē vienkārši šņāgdam, kaugdam vienkārši apstājās. Viņai rokā ir autoritāte. Dievs tevi devis autoritāti. Tu zināji, ka ienaidnieks jau nāk liela kā tonu fūre, kas nāk, lai tev aprīt. Tev rokā ir Dieva vārds autoritāte. Vācies prom no manīm, Jēzus Kristus vārdā. Un fūrē vienkārši nevis tevis dēļ. Ne jau tā tantiņa, jo to tantiņu varētu noslaucīt tā fūra, nemaz nejust. Neko nejust. Bet tā autoritāte un tas vadītājs zina, ka ja viņš neapstāsies, viņiem ir cauri. Tāpēc nemeklē sevī, kāpēc tu spēji stāties pret ienaidniekam. Nemeklē sevī autoritāti vai drosmi. Tava autoritāte ir Dievs, ko viņš tevi devis. Tava autoritāte ir tie apsolījumi, ko Dievs ir teicis. Un tāpēc ir svarīgi būt Dieva vārdā. Jo tā ir tā upe, kur tu savāc šos visus apsolījumus Dievam, no Dieva. Un viņu te ir ļoti, ļoti daudz. Viņi te ir ļoti daudz, un Pāvils arī raksta 2. korintiešiem vēstulē. Viņš saka, kad apsolījumi, ko Dievs ir jā un āmen. Tas ir mums pēc ticībai, mums pēc stiprinājumu, mums pēc iedrošinājumu, tas ir mūsu uzvaras dzīvē, ir tie apsolījumi. Raud dziesmā 3:23, 22, ir teikts tā, ka žēlastība ir jauna katru dienu. Aizmirstams viss, kas aizmurēs, stiepdamies uz priekšu. Mums ir jāiet uz priekšu. Mēs nedrīkst ļaut pagātnes sakāvēm, pagātnes kļūdām, pagātnes lietām. Vienkārši pagātne ir arī pirms stundas, ko tu darīji. Jo tu vairs nevari, lai kā tu gribētu, tu nevari tur vairs iesniegties, izņemt kaut ko ārā, izmainīt. Tu nevari. Pagātne ir viss, šodien tu tagad dzīvo, un tāpēc Pāvils saka, aizmirstams, nocirstams viss, kas ir bijis, kas man cenšas turēt. Ebrejiem 12 arī teiks, ka mēs skrienam tajā sacīkstē, raugoties uz Jēzu, noliekdam visu grēku malu, visu noliekot malā un tiecamies uz Jēzu, skatāmies uz Jēzu, skrienam šo sacīksti. Es stiepjos uz priekšu, lai satver to, kas pienākās man. Daudzus no mums ienaidnieks grib turēt pagātnes sakāvus būrītī. Teikt, tu nekad nebūsi brīvs. Redz, tu taču jau centies. Kāds, kas varbūt mēģina atmest smēķēšanu, nevar. Redz, tu taču cik reizes esi jau mēģinājis. Bet Dievs saka, šodien ir jauna diena žēlstības. Un tas ir tā. Ir jāuzdveš jaunas liesmas tavai ticībai. Ar šo Dievu vārdu uzdves jauns, sāc vienkārši pūst uz to mazo oglīti, kas kvēlo knap. Viņi izies kā liesma, tu redzēsi. Tas ir kā grilu, kad mēs cepam sašliks. Šķietam izdedus, tur nekā nav, bet tu sāc pūst, tur oglīti ir, viņi vienkārši tu sāc pūst, pieliec vēl kaut kādu salmus klāt, pieliec vēl kaut ko, un tu redzēsi, tas uguns atkal aizdegsies. Neļauj, lai ienaidnieks vienkārši atstāja tev bezdarbībā, ka tu neko nedari, vienkārši. Es esmu lūzers, man nekas nesanāks. Es nekas nebūšu. Nē, Dievs saka, tu vari. Dievs saka, tu visu vari. Tā spēkā, kas dara tev stipri. Tagad iedomājies tavs dzīves Goliāti. Arī viņu tu vari pieveikt. Ar Dievu vārdu, Dieva autoritāti, Dieva spēkā, tu vari uzvarēt. Ja tu iepriekš esi zaudējis, un karš vēl nav beidzies. Ja, tā ir cīņa, ko tu esi zaudējis, bet ienaidnieks grib, lai tu domā, nē, tu vienmēr būsi sakauts, nē, tu vienmēr būsi tāds, viņš vienmēr tev centīsies tādā veidā turēt. Arī laulībā, kas mēs esam. Ienaidnieks grib vienkārši panākt to, lai nav bezcerīgi, vienīgā izeja ir jāšķirās, viss. Šietam nekā, nē, Dievs var, vienkārši, viņš var. Tu vienkārši sāc savā dzīvē ticību vienkārši uzpūst. Bet tas svarīgākais ir, kas ir jādara tev personīgais laiks ar Dievu.
Tev ir jāpavada laiks ar Dievu. Tev ir jāiet pie viņa. Tev ir jācīnās par to, jo tikai par to ienaidnieks cīnīsies, lai tev nebūtu tas. Ja tu paskatīsies, un vislielākās cīņas būs tieši tavām laikam ar Dievu, vislielākie pretestība būs tieši tam. Ja tu gribēsi pavadīt laiku ar Dievu, kas tik nenotiks? Vai dieniņās zvani, suņi, kaķi, vienalga kas tev, kad tik tu nē. Un arī vēl viena lieta, ko es sapratu, ka personīgs laiks ar Dieviem nav tikai kaut kur istabā klusā ielīst, jo kādam no mums ir tikai viena istaba, nav divas. Ja? Bet tas ir arī mašīnā, pa ceļam ejot. Es esmu sapratis to, ka es ar Dievu varu būt visur. Es varu atslēgties un pavadīt ar viņu laiku. Bet tas ir svarīgi, ka tu ej pie Dieva vārda. Tagad ir viens mācītājs, kas ir Dieva vīrs spēcīgs, viņš saka, jums ir jābūt šitajā grāmatā, vienkārši jābūt. Tas nav kā bauslība, tu to nedarīsi, tu aizies uz mūžīgo pazušanu, bet tev ir jābūt, tev ir jāiet pie šīs upes, tev jāiet pie šīs dzīvības vārda, jāliek savās kabatās un caur to līs tavā traukā eļa. Un noslēgšu ar, jo man ir jābeidz, es noslēgšu ar Jesajas 55. Jesajas 55. nodaļa. Dievs tev saka, nāc pie manis. Es tev gaidu. Zināt, kad savā laikā ar Dievu, es esmu saprast to, ka viņš man vienmēr gaida jau. Tad nav tā, ka tu aizies, tad tagad, nāc Dievs. Mēs arī, kad uz dievkalpojumu nākam, mēs lūdzam, Dievs nāc, viņš jau esi šeit jau. Īstenībā pirms jūs vispār atnācāt. Jo arī, kad pasauli tika radīta, pirms radīšanas svētais gars virs ūdeņiem lidinājās. Viņš jau sagatavojis tavu ceļu. Tas ir vienkārši, es esmu ievērojis to brīnišķīgo lietu, ka viņš jau tev gaida. Viņš ir nosēdies, viņš saka, nāc. Atnāc. Nav tā, ka mēs aizējam, tad nāc, Dievs, nāc. Es esmu saticis viņu, viņš vienmēr man satiek tur, kad es eju ar viņu pavadu. Un Jesajas 55. nodaļa, ieklausies šajos vārdos. Visi izslāpušie nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas par velti ar vīnu, un arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maizi? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēseli atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis. Uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēseli. Nāciet pie manis. Paskaties, viņš saka, nāciet un pērciet. Kāpēc pērciet? Kāpēc Dievs pērciet, ja mums jānāk? Tāpēc, ka cena bija, ko Jēzus samaksāja. Bet cena tika maksāta, un Jēzus par to samaksāja. Un man patīk šie vārdi, nāciet un klausieties. Paliec laikā ar Dievu un klausies uz viņu, klausies savā dzīvē uz viņu, ko viņš tev saka. Viņš ir pievērst man savu ausi. Ir tā, ka mums ir jāpievēršās savā sirdī pie viņa. Vienkārši Dievs, ko tu uzsāk? Nevis tikai skriet šur, tur, mēs metamies iekšā visās lietās. Bet dažreiz vajadzīgs vienkārši apsēsties un klausīties. Dievs, ko tu saki? Sastajā pantā. Meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bezdievs, lai atstāja savu ceļu un laupītājs savu ļaunprāts savus domas, lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlas un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlstībā. Jo manas domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi un tik augstāk ir mani ceļi par jūsu ceļiem un manas domas par jūsu domām. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un tur neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apauguļos un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklas ēju un maizi ēdējiem. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgrieziesies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos un jāizpild savus uzdevumus, pie kādā es to sūtīju. Jo ar prieku jūs iziesiet mierā, jūs tiksit vadīt. Kalnim pakalni jūs priekšā gavilēs un visi koki laukā priecīgi sveicinās. Ērkšķu vietā uzaugs cipreses, dažu vietā mirtes, un tas būs tam kungam par slavu un par mūžīgi paliekam zīmi. Ērkšķu vietā uzaugs koki, būs augļi. Šeit tiek runa par to, par ko? Par to aicinājumu nāciet pie manis. Dievs saka, nāc pie manis, pavad laiku ar manīm. Atjauno savu laiku ar Dievu.
Un par to ir tas stāsts. Un eļļa pat par sev sapildīsies tavos traukos, un viss, kas tev būs jādara, tikai līdzi jāpaņem. Ja tev jau būs, tu jau būsi iegādājies, bez maksas nemaksājot nevienu santīmu no savas kabakas, ko Jēzus ir samaksājis. Un tādā veidā mēs arī būsim nomodā. Tādā veidā mēs iegūsim spēcīgus. Jo redziet, kad Daniela grāmatā bija teikts, ka tajos laikos Dievu cilvēki, kas pazīst Dievu, rīkosies stipri. Viņi būs stipri, kā klīns, kas negāžās. Viņi būs stipri. Un nebūs tā, jo tajos laikos, ka laikas nāk, un, protams, mēs varam vēl runāt, vai tie laiki tagad, kas nāk, tie pēdējie laiki. Bet kādā ziņā, ja ir notikumi, piemēram, tas pats tsunami, kas bija Japānā, ka es tos video paskatās, tur ik viens arguments tiek apklusināts. Mutis ir mēms tādiem notikumiem priekšā. Bet tur tie stāsti, kas nāk, ka kristieši nākošajās dienās jau gāja barot cilvēks un bez bailēm vienkārši gāja ārā un sludināja Dievu mieru, sludināja Dievu mīlestību. Tāpat tas arī bija, kad bija tas tsunami, kad tie 240,000 nomira, kas tās bija pa salu Filipīnās vai kur. Arī nākušā dienā pirms tam jau kristieši jau nāca baroja cilvēks, deva viss, kas viņiem ir, jo viņi bija stipri. Viņi nesabruka emocionāli un garīgi tādiem pārbaudījumiem pretī, jo viņi savu Dievu pazina. Ir jāatstāj mums mūsu garīgais alkohols, ir jāatstāj, jābūt skaidrā prātā, un tas, kas ir jādara, jāpavada laiks ar Dievu. Amen. Sveicināšu, ka mēs varētu piecelties. Es tev izaicinu tuvākajās dienās atrod laiku un pavad laiku ar Dievu. Tam nav jābūt arī kā reliģijai, tam nav jābūt tādam, es nezinu, bet tev ir jāatrod laiks, tam nav jābūt stundai katru rīt no 6 līdz 7, tam nav jābūt kā likumiem saliktam, bet atrod laiku viens uz viens ar Dievu, es tev izaicinu. Es to sevis teicu, un es aizpagājušu nedēļu jauniešu izaicināju pēdienos, atrod laiku, un Dievs man ieved, un sauc uz Dievu, Dievs ar tevi ievedīs savā dārzā, savā viens uz vienu, kur tu vari viņu pavadīt. Arī ziniet, kā arī viss caur dienu, ja nonāk tavā priekšā kaut kāds pārbaudījums, vai pēkšņs uztraukums, vai kaut kāda panika, vai kaut kāds notikums, kas tev pēkšņi uztrauc, vai tev nomāc kaut kas, vai tev brīdi jūties vienkārši depresija. Es arī šonedēļ to darīju, tas vienkārši atvieglo. Vienkārši saki Dievam tajā pašā brīdī, man Dievs grūzījo, es grūzos. Es nevaru, man Dievs nav spēka, Dievs es nevaru, Dievs vienkārši tu dalies ar viņu. Tu dali savu nastu viņam, viņš paņem no tevīm, un tev vieglāk paliek. Vienkārši arī Dievs saka, novēl visas savas rūpes, tas ir tā kā liela akmeni, tu novēl vienkārši uz viņu. Tas ir tas, ka tu vienkārši dalies, nenes pats. Ir lietas, ko mēs nesam, kas tev nav jānes, nenes. Nenes, kas tev nospiež, tev tam vienam pašam nav jānes, Dievs saka, dalies, dod man. Debes Tēvs, es tev lūdzu, kungs, par katru vienu no mums. Es tev lūdzu, Dievs, ka tu mūs sagatavot, Dievs, visām lietām, kas nāks. Tu zini, kas notiks rīt un parīt un aizparīt. Tu zini, kas notiks pēc mēneša. Es lūdzu, Dievs, lai mēs nepadotos neprātīgām bailēm vai raizēm, Dievs, par to, kas kā varētu būt, vai mēs skaitļot dienas un datumus, kurā dienā tu nāks. Bet, ka mēs vienkārši dzīvot zinādam un pazīdam tevi. Dievs, es lūdzu, ka tu mūs darīt par cilvēkam, kas zina un pazīst mūs tevi kā personīgi Dievu. Nevis ko citi tic vai ko citi saka, bet ka mums būtu viens uz vienu zināšanas ar tevi par tevi, katram vienam no mums. Ieved mūs savā laikā ar tevi, Dievs, atjauno mums, lūdzu, Dievs, to altāru, kur mēs varam pavadīt ar tevi un nes šo supuršu, nes šo laiku, saņemt, kungs, no tevis, novelt visas savas vainas un visas lietas tevi, uz tevi, Dievs. Novelt viss šīs, kas nospiež mūs atdot to tev. Uzkrāt savās sirdīs Dievu tavus apsolījumus, lai varētu stāties pretī Goliātam, Dievs. Svētā gara spēkā, Dievs. Tavā autoritātē, Dievs. Es tev lūdzu, Dievs, šajā brīdī pa katru vienu, kas ir piedzīvojis jau vairāk kārtējis sakāvs, kaut kādās savās cīņās, Dievs.
atkal, ka tu iededzinātu ticību un ka viņi paši iededzinātos ticībā, ka viņi var uzvarēt, ka viņi var būt brīvi no tām lietām, ka viņi var visu mūžu nodzīvot, nedarot tās lietas. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu, Dievs. Kungs, kur ienaidnieks iesēdies jau prātā un sēž, un tu nekad netiks brīvs no šitā, tu netiks ārā. Kungs, Jēzus Kristus vārdā, tava autoritāte, tavs vārds saka pilnīgi savādāk, jo mēs visi spējam tavā spēkā. Un brīvībai un svabadībai tu mūs esi aicinājis, Dievs. Kungs, Jēzu, Dievs. Es lūdzos, Dievs, tāpat kā tu esi mūsu ticības autors, sācējs un arī pabeidzējs. Kungs, iededzini mūsos ticību, Dievs. Ticību, ka mēs varam būt brīvi, mēs varam uzvarēt, mēs varam, Dievs, dzīvot Tev. Slavu Tev, Dievs. Ticība atkal prasīt un turpināt prasīt arī par dziedināšanu. Ticība, kungs, prasīt Tev par atrisinājumu finansiālās situācijās, Dievs. Ticība, Dievs, lai vai ko arī eksperts saka, Dievs, ticēt, ka tas ir iespējams, Dievs, jo Tu to vari, Tev viss lietas ir iespējams. Dievs, Tēvs, kungs, ļauj mums izlausties no tiem būriem, Dievs, no būriem, kur ienaidnieks mums ir salicis, lai mēs tur sēdētu. Kungs, šiem būriem durvis nav aizslēgts, mēs varam iziet. Kungs, ja ir aizslēgts, tad Tavs eņģelis tā kā Pētera, Dievs, atbrīvoja, nāk un atver. Nāk atver durvis, lai mēs varētu iziet cauri. Kungs, ieved mūsu personīgā laikā ar Tev. Lai mūsu attiecības ar Tev būtu personīgas, Jēzus Kristus vārdā. Jo mēs nevaram nopirkt to, ne no viena. Mums pašiem jābūt stipriem Tevī. Mēs nevaram likt paļāvību uz nevienu cilvēku. Ne uz vienu cilvēku, Dievs, mēs nevaram, jo mēs piedauzīsimies. Mēs nevaram likt paļāvību uz valdībām, uz neko, ne uz finansiālu situāciju, neko, tikai vienīgi uz Tevi. Jo tikai vienīgi Tu esi klīns, kas stāv un pastāv. Nekas cits. Kungs, nogriez viss, kas pagātnes lietas, lai mēs varētu vienkārši iet uz priekšu, stiepties Tev pretī. Iegūt to, ko Tu mums esi devis. Paldies Tev, Dievs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen.